Kādā pārsteidzoši saulainā vasaras rītā putni ar savu dziedāšanu modināja visus apkārt, lai ātrāk uzsākt šo brīnišķīgo dienu. Meža malā uz milzīga veca koka atradās mazas mājiņas. Tās piederēja zaķu ģimenei. Saulīte spoži iespīdēja kādas mājiņas logā, it kā mēģinot aizsniegt zaķu mammas svaigi pagatavoto burkānu sulu. Zaķenīte stāvēja virtuvē un gaidīja, kad vecākais mazulis ieradīsies pēc savas sulas glāzes, jo pats mazākais zaķēns ar milzīgu prieku bija izdzēris jau otro glāzi. Tomēr vecākais zaķēns nekādi nevarēja atnākt. Viņš sēdēja savā gultiņā un domāja par to, kā ātrāk varētu nokļūt meža pļaviņā, lai salasītu saulainos pieneņu ziedus un pagatavotu visai ģimenei ļoti garšīgu tēju. Tomēr viņš zināja, pirms došanās ārā no mājas bija jānomazgā sēņa, ķepiņas, ļipa un jāiztīra ausis. Protams, nedrīkstēja aizmirst arī par zobu tīrīšanu. Aizgājis uz virtuvi, viņš ar smaidu mammītei teica: Mamu, tu taču zini, es nemīlu burkānu sulu, daudz garšīgāk tos ir grauzt. Pa koka pakāpieniem Kaciņa no mājas veda lejā uz iemīļoto meža pļaviņu. Zaķītis devās īstenot savu rīta plānu. Dzeltenā un saules pielietā pļava ar katru ziedu iepriecināja un gaidīja viesus, lai dalītos brīnišķīgajos un burvīgajos šīs dienas mirkļos. Vējš rotaļājoties un purinot pieneņu pūkas radīja patiesi maģisku skatu. Viss lidoja, virpuļoja, it kā mazas baltas fejas spēlētos viena ar otru. Lūk, mana pļava! Smaidot teica zaķītis. Viņš lēnām sāka vākt pieneņu ziedus. Pēkšņi mazs taurinītis, it kā sveicinot viņu, nolēma uzsēsties viņam tieši uz degungala. Atlidoja arī dažādi putni, lai paskatītos, kas te notiek. Tie bija ziņkārīgi un mēdza bāzt savus knābīšus citu darīšanās. Mūsu mazais draugs bija ļoti priecīgs par šo putnu klātbūtni. Viņi spēlējās un palīdzēja zaķītim savākt lielu kaudzi dzeltenos ziedus. Diena paskrēja tik ātri, un saule jau sāka rietēt, it kā dodot mājienu, ka laiks doties mājās. Laimīgs, priecīgs un nedaudz lepns par sevi, zaķēns devās mājā. Viņš salika saulainos ziediņus no lapām izveidotā maisiņā, uzlika to uz muguras un gandrīz par paveikto devās ceļā. Mājās zaķēns uzvārīja visiem maģisko pieneņu ziedu tēju. Pa visu māju izplatījās burvīgs aromāts, kas vilināja visus pulcēties pie kamīna viesistabā. Mazais sapņotājs dalījās savos piedzīvojumos par to, ko viņš šodien redzēja un ar ko spēlējās, kamēr vāca samtainos ziedus. Viņa mazākie brālīši ar lielu interesi klausījās, pat aizmirstot malkot maģisko tēju. Tik interesants un aizraujošs bija viņa stāsts. Bija pienācis laiks doties pie miera. Mēnesis lūkojoties pa logu, klusi un maigi čukstēja ar labu nakti. Zaļās uguntiņas kā mazi lukturīši pārvietojās telpā, dejojot maģisku sapņu deju. Pirms gulētiešanas zaķēns vēl izlasīja savu mīļāko pasaku, tad atlaidās gultiņā un turpināja sapņot par to, cik brīnišķīgi varētu būt rītdiena. Mājās joprojām dega gaismas, bet visi jau bija gatavi doties uz zvaigžņoto sapņu pasauli.